Aizpute LV. Tik saulēni, margrietiņas, magonas, www.aizputs novads. Vispār nekas. Nav nospiežams, vienkārši bildīte. Kolosāla lapa. Es šī tik minimalistiska lapa, kurā nevar neko nospiest, redzu pirmo reizi. Nu, skaidrs, Aizput LV praktiski nav. Tā Latvija Travel. Naktsmītnes. Jūs vietējie, ja? Jā. Kur lai te paliek pa nakti? Te patām sāpakaļ mētras viesnīca. Nefilmē mums. Ir viesnīca, Jā. Ja man to neko nerāda tajā internātā. Viņš nerāda. Skaties. Kur viņi ir par pilsētā? Jā, pilsētā uz apakaļ. Vai tur lejā, kas tur ir tā baznīca? Dīķis? Nē, tik tālu, nē. Pa tuvāk? Lejā. Nē, šitas pirmais ceļgals, nē, otrais pa labi, un tur ir balta māja. Kas te ir darīts? Tas ir nažiem, ar rīzknibināt caurums, iešauts tur, šites saskrāpēts, reāli agresijas upurus. Gastenhaus, viesunāms, rezervācija pa telefonu. Uzraksts ir tik sen uz šīm durvīm, ka divnieks nav priekšā mobīlējiem. 5, 4, 5. 9, 7, 5. Galvenais nekļūdīties numurā, ja vienos naktī piesnīt tam, kas neatbild viesnīca, būtu diezgan skumji padarīšana. Kāds varētu arī sadusmoties. Jā. Vai Valda? Jā. Labvakar, mēs gribam palikt mētras mājā, viesu mājā, vai tas ir iespējams? Nē, šovakar vairs nē. O, Johaidī, kur lai guļ? Nu, es jums nevarēšu tā pateikt. Aha. Ir Aizputē vēl kāda viesnīca vai kaut kas tāds? Es domāju, ka nē. Te jums nav nekāda ideja, kur varētu palikt? Nē, Kuldīga. Kuldīga, jā, pareizi, loģiski, kā es neiedomājos. Paldies, tā. O, tev Aizputē. Nu jā, ko tu brīnīties? Nav jau nekāda lielāka pilsēta. Nav jau arī baigi interesanti. Pa čaļi ar BMW sēdēju un nezināju, ko iesāk. Ko tam mēs te varam izdomāt, ko iesāk. Пожалуйста, только не плачь. Это моя вина, что я одна печаль. Tā, Liepājas jau 19 Aizputē. Viesu nams un viesu māja Brīvzemnieku bulvāris. Jā. Labvakar. Vakar. Vai pie jums var palikt pa nakti? Bet nu ne jau šonakt, domāju. Nē, es tieši šonakt domāju. Nē, tas ir vēl prasīts, nē. Kur var, nezināt? Ko lūdzu? Kur var citur? Es nezinu, kur nakts vidū var palikt. Es nezinu jums ieteikt, es tieši. Līdz cikiem var palikt, ja jums zvana? Cikos ir jāzvana, ja grib gulēt? Nē, nu pa dienu. Pa dienu. Tad jau tad. Nākamais viesnams. Jā. Sveiki. Vai viesunams? Jā. Vai pie jums pa nakti var palikt? Tā jauniešu mītne vasaras sezonā. Nu tagad toč nav vasara. O, pienamoiža. Šis viss tās pēc drausmīgi zolīt iestādīm. Sveiki. Sveiki. Pienamoiža? Pienamoiža. Vai pie jums var palikt pa nakti? Jūs esat pie durvīm? Pie durvīm, nē, mēs esam internetā atradām jūs, bet mēs esam Aizputē un tur nekur nevar palikt pa nakti. Mēs meklējam, kur palikt. Jā, brauciet šurp. Braucām tak uz Aizputu, bet pamodāmies Pienamuižā. Izskatās, ka šī muiža ir nedaudz priekšā citām Latvijas lauku muižām ar to, ka tā ir sava tēma – piens.
Tepat var tikt piena vannā vai apskatīt piena muzeju. Ja tā muzeja tās mantas ir sāktas vākt jau Krievu laikos tajā piena kombināta dēļ, ja? Govs ar bāriņu iekšā. Resnā zarna izgaismojās ļoti labi. Sveicināti! Mani sauc Menta. Esmu brūnaļa no Sieksātes. Man ir 8 gadi, kas ir vislabākais vecums. Aizveries. Ir mans dēliņš, un tā nonāk pirmajā kundā. Šos bērns padomās, ka govs savā sirdī ir traktors. Miljardiem mikroorganismu notiek rūkšanas process. Šie Tāpēc smaržo pēc piena. Un tad šeit mēs kuļam un taisam sviestu. Tu tev arī praktiski visu var izdarīt. Kā var saprast, ko var izdarīt ar pienu, sviests? Jā. Tikai tas ir, protams, laicīgi jāpēc. Nu tad vajag arī reķināt tādu lērumu pienu, lai vispār to visu iesākt. Jā. Ne, forši, ka datoru laikos viens ir paņēmis visu izgriezis, tāpat vienu uzrakstījis ar tušu. Tas ir sirsnīgi un izkrāsojas uz zīmolu. Pirmā lieta slaucot goju nedabūt uz sūdēno asti pa seju. Tas mums pieņemsim pie nofiksēt. Seksī, ne? Ar vākuma aparātiem ir vieglāk. Un arī spainim garā viegli ir šo. Te jau var iesprūst uz pusdienu, bet mums tak vajag uz aizputi. Secinājumi par piena mūžu. Priekš manis pārsteigums. Te var ne tikai pārnakšņot, bet arī dienas laikā ir ko padarīt. Ja brauksiet, ieplānojiet laiku ne tikai gulēšanai. Varat ņemt līdzi arī bērnus. Muzejs viņiem patiks. Otrais piegājiens mēģināt nokļūt aizputē. Ļoti jauki pie pašiem pilsētas vārtiem redzam zīmi, ka Turisma informācijas centrs eksistē. Un apakšā cipari. Jāmēģina piezvanīt, noskaidrosim, kur ir Turisma informācijas centrs. Numurs sastādīts nepareizi. Lūdzu, atkārtojiet. Visi turisti, kas gribēja nokļūt Turisma informācijas centrā, nesaprot neko. Ja viņi ir lietuvieši vai igauņi vai nezina angļi, viņi arī saprot, ka nepareizi piezvanījuši un viss. Vai nu pielieciet divnieku, vai nu pielieciet adresi. Šitā nerrošanās ir pilnīgi bezjēdzīga. Mēs gan zinām, kur ir Turisma informācijas centrs. Mēs vakar tur bijām blakus viesnīcā, kurā mums nelaid iekšā. Tā kā brauksim, gan jau atradīsim. Man bail iedomāties, cik gadu šī zīme stāv bezjēdzīgi. Man šeit ir izaugusi vesela paudze, kas pat nenojauš, ka agrāk mobilam telefonam nebija divnieks priekšā. Nu, redz, aplis ir noslēdzies, saka, esam pie mājas, kur bijām iepriekšējā naktī. Un te kaut kur bija rakstīts, ka ir Turisma informācijas centrs. Suvenīri, dāvanas un saldumi, un lieši to arī nozīmē. Tā. Labdien! Vai te ir Turisma informācijas centrs? Nē. Kur viņš ir? Centrā. Kas te pa īburtiņi ir? Tāds bišķiņ mēs pastāstam kaut ko jau. Pa jokam tikai tā vai kā? Kāpēc pa jokam? Mums ir viesnīca, te mums ir galerija. Veikals. Tad īstais centrs ir citur, ja? Īstais centrs ir pašā pilsētas centrā pretī grāmatnīcai. Pretī grāmatnīcai? Kur tur bija grāmatnīca? Meklēsim īsto tad. Laukumiņš. Kaut kas tomēr šeit nav kārtībā to aizput. Mājaslapa ir, bet nestrādā. Viesunām ir, bet iekšā negrib laist. Zīme ir, bet piezvanīt nevar. Es domāju, ka jāiet uzprasīsim pilsētas saimniekiem. Un gan jau kāds domē būs. Kāpēc te viss ir tik jocīgi? Tas par nav naudas jautājums. Tas vairāk tā kā gribās vai negribās. Nav taču grūti divnieku pierakstīt telefonā vai mājaslapu uztaisīt, saitīt, lai var atvērt normāli. Labdien! Kur te kā tur dabūt no pilsētas saimniekiem, kurš kaut ko zina par šo pilsētu? Mēs turisti iebraukuši ceļā un gribējām šo to uzprasīt. Mums ir 2 turisma punkti, kuros var daudz ko uzzināt. Nē. Bet ja jūs gribat pašu šefu, nu tad jāiet augšā. Var braukt arī ar liftu? Nē, liftu man bail liftu braukt. Nu tad nākam. Jā. Sēžu zālē, priekšsēdē. Labdien! Mēs meklējam, kur ir pilsētas saimnieks. Mērs, kur ir? Runā pa telefonu. Mēs varam dažas jautājumus uzdot. Labdien! Varam uzdot dažas jautājumus? Mēs iebraucām ciemos aizputē.
Jā, mums ar tā šķiet. Man sauc Pauls. Mēs no televīzijas raidījuma te braukājam pa pilsētām riņķī, skatāmies, kur kas ir. Tā, kas interesē tieši? Mums, viena lieta mums interesē, ko tajā pilsētā var interesanti redzēt, kur var paēst un kur var pārnakšņot. Bet tā kā mēs te iebraucām pirms brīža, mums radās daži jautājumi. Tad mēs uzprasīt cilvēkam, varam apsēsties. Ja? Pirmais bija, ka mēs nevaram atrast naktsmājas. Naktsmājas? Mētras māja? Teica, ka viņi guļot, ka viņi mūs nevarot ielaist naktī iekšā. Es kad 12 bija naktī, bet tur neviens nebija, mums iekšā nelēja. Ja viņai ir, jā, runāsim ar attīstības nodaļu turistu. Parunāsim. Pareizi ir. Jo mēs, godīgi sakot, dabūjām braukt apakaļ, nonācām Piena muižā. Tas bija vienīgais, ko varējām sazvanīt. Jā, tas ir tāds lielāks viesnāms, jā. Tas ir lielāks viesnāms. Tā kā jums būtībā jums brauc garām nauda? Tad jau mums ir tāds gājiens, ka mēs katrā pilsētā iebraucam, mēs parasti rakstam www un pilsētas nosaukums. Aizput.lv. Jā. Kas jums notiek uz Aizput.lv? Visi informācija arī. Kas tur ir? Vizita Aizpute. Kas tas zina? Bet uz Aizput.lv nav nekā. Nē, vizita Aizpute. Jā, bet to jau turists nevar zināt. Un pēdējā lieta, ko mēs ieraudzījām braucot iekšā pilsētā, ir informācijas zīme, ka brauc turismu centru to, un tur ir telefons, kurš nesavienojās, jo tur nav divnieks priekšā. Kad bija bez divnieku mobilēs? Pirms iestājāmies Eiropas Savienībā, man liekas, ne? Tā jau dzīve ir, lai ietu labāk reizēm, un mēs nevajag miljonu. Vienkārši mazliet piedomāt un sakārtot to, kas ir, un jau būs labāk. Bet tagad man gribās ēst. Domas vīrs teica, ka tur esot kafejnīca, iešu turien. Te viss ir jauki. Lēti, laba apkalpošana un vietējais kolorīts. Kas tu būtu domājis, ka vieta, kas bija ar milzīgu īburtu, nemaz nav īsts turismu informācijas centrs, bet īstais turismu informācijas centrs ir tepat centrālajā laukumā, bet ar mazu īburtiņu. Jācer, ka te iekšā nav tante, kas ar kāju ceļu rāda un turpina skaitīt savus grāmatniecības papīrus. Labdien! Kur ir turismu informācijas centrs? Šeit? Ļoti labi. Mēs tikko vienā citā vietā, kur bija arī rakstīts, ka informācijas centrs, bet tur... Šeit bija muzejs. Tur, kur mētra kaut kā. Tas ir turismu informācijas punkts. Bet te ir īstais. Te ir īstais. Kāpēc te punktā ir šitāds īburts, jūs esat tāds maziņš un nevar ierozīt par gabā? Mēs vēl esam jauns turismu informācijas centrs, mēs jau attīstaties. Tā pirmais, ka mums var novēlēt lielāku norādi. Ja mēs ar trešo reizi tajā laukumā nereiz neieraudzījām, ka jūs esat. Tā varētu būt. Redz, ja atrod īsto infocentru, ir arī informācija. Te mums piedāvā visu to pašu, ko citos turismu centros. Lelles, stelles, buklets un suvenīrus. Kas ir visiem ar tām stēlēm? Kaut kāda Eiropas regula vai? Stēles mums neinteresē, bet mēs izvēlamies apmeklēt kultūras centru Serde. Te protot gan alu darīt, gan kaņģu dzīt, gan čugunu lietu. Un šitā ir Serdes sāta, kur parasti tiek viss kaut kur publicēta un tā. Šis pagalmiņš ir jaukāks nekā, mēs jebkura ainava uz ielas Aizputē. Jā. Tā Aizpute būtībā slēpjās pagalmos. Jā, vasarā vispār viņš ir brīnišķīgs. Klausiet, ritī tāda bohēmistu āderi, ne? Jā. Tas ir tāds īpašs instruments, ko ir konstruējis viens vācu inženieris, mākslinieks, kas ir speciāli taisīts priekš Aizputes ūdens dzirnavām. Tad, kad viņi uzliek ar to augšu uz ūdens dzirnavu tā žodziņa, tad ūdens iet un viņš griežot, tur augšā tālāk tur tāda plastmasas salma, tur ir tāda maza disko bumba un griežās disko bumba un uz viņas spīd maza lampiņa. Tas viss ir, lai iegrieztu disko bumbu un spīdētu elektrību ražot maza lampiņa. Tur būtu tāds maziņš hesiņš. Jā. Vācu akurātums nedaudz izpaužās šajā visā objektā. Uzskatām, kā tiek ražot elektrību, kā var apgaismot savu disko bumbu. Cik tai māja ir gadu? Kad 200, ne? 300. 300, tāda viņa izskatās. Dienā, kad Latvija iestāsies pilnīgs bezvējš, šis būs pēdējais karogs, kurš stalti plīvos. Apmēram šādā veidā. Arī latviešu brauks atklāt mēnesi, varēs iespraust šito plīvojušo karogu uz mēnesi virsmas. Serdes māja ir ar baigo potenciālu un izskatās, ka vasarā te ir pamatīga bohēma.
gribas novēlēt viņiem izdomāt, ko darīt ziemā, lai visu gadu ir vērts apmeklēt aizputi. Par aizputi ir vēl kāds mīts. Te esot viena no retajām baznīcām Latvijā, kur esot vērts precēties, ja gribot ilgi dzīvot kopā, jo baznīca stāvot kādā ļoti pareizā enerģētiskā vietā. Klausies, tu kaut ko skaiti pie sevis, kad tu viņu zvani? Es skaitu tēvreiz. Tu esi mērījis, cik tā tēvreiz aiziet, viņi noskaita pie sevis? Es vairākas reizes skaitu. Nu, bet tu varētu noskaitīt konkrētu reižu skaitu, zināt, ka ir 5 minūtes. Tev nevajadzētu pulksteni. Es tā neesmu ievērojis. Pamēri! Esam apskatījuši aizputi no pašas apakšas līdz augšai. Varam doties mājās. Esam noklīduši veselu dienu pa nepārāk lielo pilsētu aizputi. Kāda secinājumi? Aizputē diezgan vienkārši šo to uzlabot un jau būs patīkamāk. Vienkārši ar tīriem sīkumiem uzlabojam kaut vai steigā telefonu numuru un jau ir labāk. Nevajag ne Eiropas projektus rakstīt, neko. Vienkārši apstamies apkārt un varam visu izdarīt jau labāk. Aizputē var būt interesanti. Te bijis Mārtiņš Freimans, te jau 100 gadu stāv pils, te tā sērda ir, mākslinieki grozās. Es domāju, ka viņi to lietu sapūtīs vaigos un izdarīs. Tā kā no grāmatas izkāpis. Jā. Man patīk jūsu raidījums. Tagad mēs atklājam ceļu.